Un vispirms varbūt es iepazīstināšu ar kolēģiem, kuri piedalās tiešraidē. Tātad Aivars Mucinieks, domas priekšsēdētājs. Tiešraidē piedalās domas priekšsēdētāja vietnieks Guntis Mačtams, priekšsēdētāja vietnieks Andris Zariņš un pašvaldības izpilddirektors, kas reizē ir arī kapitāla daļu turētāju pārstāvis mūsu kapitāla sabiedrībā SIA VNK servis, Juris Krilovskis. Un varbūt nedaudz par to, kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šādu formu, kā komunicēt ar iedzīvotājiem. Protams, šādā veidā mēs ceram panākt lielāku auditoriju, jo mēs arī līdz šim, kad mēs organizējam atsevišķi pagastos iedzīvotāju sapulces, protams, tā auditorija tur mēdz būt no 10 līdz 20 cilvēkiem. Šādā veidā mēs ceram, kad mēs vairāk iedzīvotājus uzrunāsim. Pie tam tas tiek uzrunāti iedzīvotāji visos pagastos. Par tiešraides laiku, protams, šobrīd mēs jau varam teikt, ir darba diena un ne visiem ir laiks pieslēgties, bet mēs, protams, šobrīd vairs nedzīvojam laikmetā, kad mums ir jāuzturās kaut kur vienā vietā. Mēs esam mobīli un mēs arī pārvietojoties varam gan klausīties tiešraidi, gan uzdot jautājumus. Un tālāk es domāju, ka tikai no tā, cik bieži mēs tālāk šādā veidā komunicēsim, būs atkarīgs no iedzīvotājiem, kāda būs interese. Un, protams, kad tad arī tālāk lēmsim, vai tas būs mēnesī vai ik pa 2 mēnešiem. Bet katrā gadījumā mēs gribam iet šādā veidā uz sadarbību, lai vairāk jautājumus uzzinātu tieši no mums, nevis kaut kādā veidā tie varbūt nepareizi traktēti tiek pasniegti sabiedriskajā telpā. Un mums ir arī iesūtīti jautājumi, bet varbūt es nedaudz sākumā par pašvaldību nolikumu, kas arī, es uzskatu, bija publiskajā telpā izplatīts, daļai sagrozīts, jo faktiski, ko mēs lasījām publiskajā telpā, mēs līdz šim tā kā lasījām, kad tiek apvienoti pagasti. Jā, es gribu pateikt, ka nevienu pagastu mēs neapvienojam, visi pagasti paliek tur, kur viņi ir. Mēs ar pašvaldības nolikumu pieņemam tātad to formu, kādā veidā mēs organizējam pašvaldības darbu. Un tā ir milzīga atšķirība no tā, vai tiek apvienoti pagasti vai neapvienoti pagasti. Jo pēc būtības pašvaldības nolikums ir pašvaldības darba organizācijas nolikums, kā pašvaldība organizē darbu. Jā, mēs esam pieņēmuši lēmumus, kad mēs veidojam apvienotās pagastu pārvaldes, tas arī ir pašvaldības darba forma. Jāsaka, ka šobrīd jau liela daļa Latvijas pašvaldības strādā pēc šāda parauga jau daudzus gadus, un jāsaka, Kurzeme ir viena no aktīvākajām, un šobrīd, cik es zinu, tad Kuldīgas novads vēl nav izveidojuši šīs apvienotās pagastu pārvaldes, bet viņiem arī tas ir šobrīd jau procesā, tā kā praktiski visa Kurzeme strādās pēc viena parauga, un tādēļ es tiešām gribu vēlreiz uzsvert, ka nekāda pagastu apvienošana šeit nenotiek. Tas ir tiešām, kā mēs paši organizējam darbu. Bet tālāk mēs varētu varbūt mēģināt atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem. Un, protams, ja mums tiešraides laikā vēl būs papildus jautājumi, tad arī centīsimies atbildēt uz tiem. Un varbūt es sākšu secībā, kādā tie tika mums iesūtīti. Un pirmais jautājums ir: kā vērtējat attīstības perspektīvas bijušās Stiklu skolas ēku kompleksā? Kādas reālās darbības ir veiktas šīs vietas attīstībai? Šeit ir runa par reālām darbībām, nevis tikai atrunas par komisijas izveidi, kā arī kāpēc netiek veiktas objektīvas publikācijas vietējā presē par šīs vietas stāvokli, grūtībām un tā tālāk, tādējādi nemudinot iesaistīties novada iedzīvotājus jautājumu risināšanā. Jāsaka, ka
Stiklu skolu, jā, mēs likvidējam pagājušajā gadā. Un, protams, kad ir mēģināti daudz un dažādi pasākumi, lai šīs telpas mēs varētu turpmāk izīrēt vai arī atsevināt. Šobrīd jāsaka, ka mums nav sekmējies ar šī ēku kompleksa izīrēšanu, bet ja šeit tiek runāts, ka tikai ir izveidota komisija, tad komisija tikai bija viens no veidiem, kas deva priekšlikumus, kā turpmāk virzīties, tad jāsaka, mēs individuāli esam strādājuši gan ar aizsardzības ministriju, gan ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem, gan ar jūras spēkiem, gan ar Sarkano krustu un centušies pierādīt šo ēku, teiksim, turpmāko dzīvotspēju šajās struktūrās. Līdz šim mums, protams, nav īpaši sekmējies, bet kaut gan šīs ēku komplekss ir apmeklēts tiešām neskaitams reizes no šīm struktūrām, ko es jums pieminēju. Mēs esam arī izveidojuši video tādu rullīti, kur mēs izceļam šīs stiklu ciemu ēku priekšrocības, bet, kā jau es teicu, līdz šim varbūt nav sekmējies ar to tieši ar teiksim, atrast nomnieku vai arī virzīties uz to, lai viņus atsevinātu. Bet, protams, ka mēs arī joprojām neesam pie tā apstājušies. Mēs vēl joprojām sazināmies ar valsts iestādēm par šī turpmāko kompleksu izmantošanu. Un droši vien, kā jāsaka tautā, ka labs nāk ar gaidīšanu. Un cerēsim, ka mums izdosies. Tāpēc mēs arī šajā brīdī neesam gājuši un spēruši to soli, lai atsevinātu katru ēku atsevišķi, jo mēs šobrīd koncentrējamies uz to, lai šo kompleksu atsevinātu vai iznomātu pilnīgi kopā. Bet, ja mums nesekmēsies šie centieni, tad, protams, varēsim arī varbūt domāt, kā šīs ēkas atsevināt atsevišķi. Nākošais jautājums ir, kā mans domas priekšsēdētāja vietnieks Zariņkungs vērtē savu darbu produktivitāti novadā, ņemot vērā amata apvienošanu. Es došu vārdu Andim Zariņam. Tad, ja? Jā, no sākuma gribēju pateikt labdien visiem, kas skatās un arī skatīsies pēc tam ierakstā. Tad, kā es vērtēju visnotaļ pozitīvi. Pozitīvi tādā ziņā, ka novadā ir iekustējies uzņēmēju darbības bloks. Jau tiek veidots jau otrais pasākums sadarbībā ar valsts šo Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, kad notiks uzņēmēju darbības seminārs, tieši kā pilnveidot savas prasmes, tāds radošās, kā saka, darbnīcas. Un jau pavasarī bija šīs uzņēmēju brokastis, bet tas ir tikai sākums. Es domāju, ka šī pieredze, ko man deva šī iespēja būt ministra padomniekam, strādājot un veidojot attiecības ar dažādākiem lielumu uzņēmējiem vai uzņēmēju biedrībām, nevalstiskajām, šīm NVO, kā LTRK un daudzām citām, Latvijas kokrūpniecības šo NVO biedrību. Tad visnotaļ es domāju, ka tā ir pozitīva. Par to ir uzzinājuši daudz vairāk, ka Ventspils novadā ir aktīva vide, kur veidot savu uzņēmēju darbību un attīstīt viņu. Protams, tas nenotiek vienā īsā mirklī, un man ir prieks, ka šis ledus ir sakustējies. Ja iepriekš novadā šāds pasākumi netika veidot, tad es domāju, ka tas jebkurā gadījumā ir pozitīvs solis uz priekšu. Un, ja mēs runājam vēl plašāk, tad ja arī vide attīsties blakus Ventspils novadam, tas jebkurā gadījumā radīs pozitīvu vilkumu arī Ventspils novada uzņēmējiem. Tā kā mums jāstrādā ir plašāk, un tas varbūt tas ir tā misijas apziņa, ka ne jau viens konkrēts novads, bet varētu teikt reģionu attīstība ir svarīga tam, lai attīstītos viss reģions vienmērīgi. Tā, paldies! Nākošie jautājumi mums saistās ar komunālo saimniecību un Sijā VNK servisu, un tāpēc uz tiem
Atbildēs pašvaldības izpildirektors un kapitāla daļu turētāju pārstāvis Juris Krilovskis. Un pirmais jautājums būtu, vai ir plānoti ieguldījumi komunālajā saimniecībā, meklētas atbalsta iespējas, tādējādi cenšoties samazināt komunālo pakalpojumu tarifus novadā? Lūdzu, Juri. Labdien visiem, paldies par iesūtīto jautājumu. Protams, kad VNK servisam pēdējo 3 gadu laikā ir viena no prioritātēm, lai piesaistītu šos te Eiropas finansējumus pēc iespējas vairāk, lai samazinātu tarifu apmērus novada teritorijā. Primāri vajadzētu pieminēt to, ka kopumā tagad par siltumu runājot ir piesaistīti 400 000 eiro no Eiropas Savienības struktūra fondiem, un konkrēti tad ir nomainīts katla iekārtas Piltenes un Tārgales katlu mājās, kas, protams, dos ļoti labu efektu uz to, kad viņas ir pilnībā automatizētas un nebūs jāiesaista darbspēks, kas sastāda ļoti lielu īpatsvaru no tarifiem. Tāpēc, redzot to, ka arī nākamā gada minimālās algas pieaugums ir tendēts uz augšupējoši, tad, protams, ka uz nākotni skatoties mums ir tikai un vienīgi jāiet uz šo te visu komunālo pakalpojumu, cik tas neiespējams praktiski automatizācija, lai būtu mazāk iesaistīts cilvēku resursus, kas izmaksā ļoti dārgi. Paldies! Nākošais tāds diezgan garš jautājums ir arī par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu, un ne tikai pašvaldību, tas ir arī par iedzīvotāju īpašumu apsaimniekošanu. Es nolasīšu jautājumu, lai arī izpildirektors varētu atbildēt. Vai ir paredzēts, kad tiks sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās 5-stāvu mājas Ugāles pagastā? Konkrēti runa ir par Rūpnīcas ielu 2 māju, pa ārsienu šuvēm dzīvokļu ienāk mitrums un sāk pelēt dzīvokļu iekšējās sienas, kad tiks sakārtotas ārsienas. Kāpēc cilvēkiem, kuri īrē no pašvaldības dzīvokli, kurš īpašumā pieder pašvaldībai, ir jāmaksā par balkonu remontu, kad tiks izremontētas kāpņu telpas, cilvēkiem maksā ļoti lielu naudu par apkuri, un vai nav primāri sakārtot kāpņu telpas, ar visu logu maiņu, kur tiešām ir siltumu zudumi, tādā veidā samazinot pārējo siltumenerģiju nekā remontējot balkonus. Varbūt, ka šī būtu tā pirmā daļa, un tā otrā ir laikam nedaudz par labiekārtošanu, tad varbūt Juris par šo pirmo daļu tad atbildēt. Lūdzu. Jā, paldies. Tātad runājot par Rūpnīcas ielas 2. namu. Tātad mājā kopumā ir 60 dzīvokļi. Un šeit jāsaka tā, ka attiecībā uz šuvēm ir saņemts VNK servis 1 pieteikums uz doto brīdi, un tātad tas ir iekļauts darba sarakstā. Un tikko kā laika apstākļi ļaus, tad šajā te dzīvoklī, tas notiks visticamāk tuvāko 2 nedēļu laikā, tiks šīs te šuves aizdarītas. Protams, šeit ir jāsaka arī tas, ka iedzīvotājiem jābūt pietiekami aktīviem, un, teiksim, pie šādām kaut kādām situācijām, ka kaut kas tur nedarbojas vai kaut kur plūst mitrums iekšā mājā, obligāti sazināties ar apsaimniekotāju, proti VNK servisu. Tur ir, viņam mājaslapā ir norādīts tālruņa numurs, es viņu arī šeit varu nosaukt ēterā, lai, teiksim, jūs varētu to piefiksēt un vajadzības gadījumā droši zvaniet un sazinieties ar konkrēto atbildīgo speciālistu, kurš jums pēc tam sniegs izsmeļošu atbildi un attiecīgi novērsīs tās lietas, kas nedarbojās vai kas tur, teiksim, ir vajadzīgs remontēt. Runājot par balkoniem. Balkoni, tāpat kā mājas ārsienas un jumti un cokoļu stāvi un vispārējais, ietilpst mājas kopīpašumā. Tas nozīmē to, ka arī balkons ir tā sastāvdaļa mājas fasādes daļā, kas ir mājas kopīpašumam jāuztur. Proti, ja šie te balkoni kā tādi apdraud apkārtējo iedzīvotāju vai garām gājēju dzīvību un veselību, tad, protams, kad no māju apsaimniekošanas naudas tiek arī remontēti šie te balkoni, kur tas ir iespējams. Protams, ir tādas vietas, kur šie te balkoni ir jādemontē, jo viņi jau savu ir nokalpojuši un nav racionāli un liederīgi viņus vairs atjaunot tādā izpratnē.
Bet vēl paturpinot par Rūpnīcas ielas otro namu, tad jāsaka, ka šai te mājai ir bez tām šīm te pieminētajām kāpņu telpām, kas bija jautājumā uzdots, ir vēl citas lietas. Tās pats pieminētie balkoni, attiecīgi ūdens un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ir vajadzīga, un arī starppaneļu šūvju aizdare. Tāpēc, protams, apsaimniekotājiem liekot šos te darbus, ir jāņem vērā prioritātes, un, protams, ka mēs gribam, lai mums kāpņu telpa būtu skaista, izkrāsota un tā tālāk, bet, ja tur plīsīs kaut kāds kanalizācijas vai ūdens cauruļvads, tad no šī te visa skaistā padarītā darba nekas pār nepaliks. Tāpēc prioritāri mājā tiek sakārtotas tās lietas, kas ir nepieciešams sakārtot, lai novērstu kaut kādas iespējamās avārijas. Tālūk. Jā. Paldies. Tur tālāk tas jautājums ir, tiek maksāta apsaimniekošanas nauda, bet vairāk gadu garumā nekas nav darīts mājas labiekārtošanā, kur paliek šī nauda. Uzdodu šo jautājumu pašvaldībā, jo pašvaldība ir 100% kapitāla daļa turētājs. Jā, VNK servis, kad šāda rakstura jautājuma tiek uzdota, VNK servis atbilde ir nav naudas, prasiet pašvaldībai. Te varbūt ir drusciņi divās daļās. Jāsaka, ka izpilddirektors jau atbildēja pēc būtības. Ja mēs runājam par mājas labiekārtošanu, tad, protams, ir 100%, teiksim, no apsaimniekošanas naudas šī mājas labiekārtošana. Ja mēs runājam par teritorijas labiekārtošanu, tur, protams, jāskatās, kam šī teritorija pieder. Vai tā pieder dzīvokļu īpašniekiem, vai tā ir pašvaldības teritorija. Un līdz ar to jau, protams, pakāpeniski mēs arī šīs dzīvojamo māju teritorijas sakārtojam, bet mums, protams, visiem jāatcerās, ka mums ir 16 ciemi ar infrastruktūru, un tas notiek pakāpeniski, un ir jau ciemi, kur varbūt mēs to esam tikpat kā izdarījuši pilnībā, bet katrā gadījumā ir ļoti daudz vēl ko darīt, un cik mēs varēsim atļauties, cik mums būs līdzekļu, tad tik mēs arī varēsim izdarīt pakāpeniski. Nākošais jautājums ir tā, kā Popes mūža tiek izņemta no Latvijas mūžas asociācijas. Es kā Ventspils novada fotoapvienības kursa dalībniece vēlētos dzirdēt tuvākā gadā Ventspils novada plānus, mērķus un vīzijas par Popes mūža attīstību. Atgādināšu, ka fotoapvienība pēdējo gadu caur saviem darbiem aktīvi popularizē arī Popes mūžu un Popes iedzīvotājus. Mums ļoti patīk Popes mūža, un arī mūsu dalībnieki ir savām senču saknēm ir no Popes. Jāsaka, te vairākas daļas šim jautājumam faktiski ir. Tātad pirmā varbūt ir par Popes mūžu tiek izņemta no Latvijas mūžas asociācijas. Jāsaka, ka mēs no Latvijas piļu un mūžas asociācijas neizņemam neko. Mēs neizņemam Popes mūžu. Mēs turpmāk izvērtējot pēc jaunā pašvaldību likuma 79. panta, izvērtējot dalību biedrībās, esam pieņēmuši lēmumu, kad Ventspils novada pašvaldība turpmāk nebūs Latvijas piļu un mūžu asociācijas biedrs. Popes mūža tur, kur ir, tur viņa arī paliks. Popes mūžā mēs tāpat kā līdz šim esam iespēju robežās ieguldījuši pietiekami daudz līdzekļus. Tas ir novada laikā, tas ir vairāk kā 500 000 eiro. Šobrīd mums Popes mūžā mūsu varbūt tāds nākotnes plāns ir sakārtot pārvaldnieku māju, tāpēc ir izveidot arī darba grupa, lai sagatavotu projektēšanas uzdevumu un tehnisko specifikāciju, lai varētu izstrādāt tehnisko projektu šīs ēkas atjaunošanai. Šobrīd mēs, protams, skatāmies jaunā Eiropas Savienības plānošanas perioda līdzekļu piesaistīšanas iespējas. Mēs sākumā bijām paredzējuši viņu startēt uz vienu projektu konkursu, bet mēs saprotam, ka šīs attiecināmās izmaksas uz vienu kvadrātmetru ir nesalīdzinami zemes, salīdzinot ar to, kas nepieciešams, lai atjaunotu ēku, kurā ir vēsturisks kultūras piemineklis. Līdz ar to mēs, protams, meklēsim citas iespējas. Un pakāpeniski mēs, protams, arī ieguldam, lai savestu kārtībā arī iespēju robežās pārējo īpašumu.
Ja runājam par, šeit bija tā kā fotoapvienība kursa, tad jāsaka arī mēs atbalstam biedrības, kuras darbojas šajā, gan Popē, gan Popas muižu teritorijā ar projektu konkursiem, un tieši biedrībai kursa mēs esam, viņi startējuši, mums ir vairāki projektu konkursi, viņi ir saņēmuši atbalstu 3 projektu konkursos, šobrīd gan šī naudas apgūšana varbūt biedrībai vēl tā tik nesekmējās, un, teiksim, 2 projektu konkursi, kas būtu tā kā jau būtu šī nauda jāapgūst, diemžēl nav sekmējies to izdarīt, bet katrā gadījumā es gribu piezīmēt, ka mēs esam atbalstījuši kopumā par 2300 eiro biedrību, un mēs ceram, ka viņi sekmīgi līdz gada beigām arī ar savu finansējumu, ar saviem 3 projektiem tiks veiksmīgi realizēti, un mēs visi varēsim būt apmierināti ar to, kas ir paveikts, jo arī no mazām lietām mēs, protams, tādā veidā varam aktivizēt gan popi, gan iesaistīt Popas iedzīvotājus, gan arī visu pārējos novadu iedzīvotājus, un, protams, arī izdarot mazas lietas, varam pakāpeniski sakārtot īpašumu. Nākošais darba kārtības jautājums, iesūtītais jautājums ir, ko pašvaldība ir darījusi, lai panāktu 1. autobusa gala pietura Tārgalē tiktu uzstādītu pieturvietas nomu. Latvijā pirms vairākiem gadiem tika solīts, ka tūlīt jau būs, bet uz priekšu nekas neiet. Autobusu izmanto bērni seniori, un viņi ir pelnījuši, gaidot autobusu, patvērties no vēja, lietus un sniega. Jā, jāsaka, ka Tārgales pagastā pārvaldes vadītājs ir kontaktā, teiksim, par šīs autobusu pieturas sakārtošanu ar atbildīgiem dienestiem. Arī šobrīd viņš ir sagatavojis un aizsūtījis vēstuli Latvijas valsts ceļiem ar lūgumu uzstādīt paviljonu vai nojumi. Protams, pārvaldes vadītājiem ir neliela arī baža, kad tiks uzstādīts droši, ja arī panāks, tad varētu uzstādīt šos standarta paviljonus, kas ir varbūt ar 4 sēdvietām un pārējiem, teiksim, nebūtu šīs iespējas varbūt patvērties šai paviljonā, bet katrā gadījumā, kad teikt, šis jautājums nav aizmirsts un tiek risināts ar atbildīgajām iestādēm. Kad tiks sakārtota Lībiešu sēta, tīkls pūst pie zemes, taciņas un bruģis aizaug ar zāli, flīzes nokritušas. Jā, šobrīd varbūt pēc sezonas ir šis tas, kas ir mums jāuzlabo un jāsakārto nākošajā gadā, un arī ar pagastu pārvaldes vadītāju esam vienojušies, kad atrisinās gan šo taciņu un bruģa jautājumu, kur šī zāle, protams, aug cauri, gan mēģinās atrast citu risinājumu šīm flīzēm, kuras pa gadiem tomēr ir padrupuši. Kas attiecās uz tīklu, tad tas tīkls šobrīd ir laikam tā drusiņi samirts slapš, un viņš tā kā ir laikam pie zemes, bet katrā gadījumā tur arī jāmeklē risinājumi, lai paldies, kā ir norādīts par šādiem trūkumiem, un, protams, kad līdz nākošam pavasarim, tā kā nākošo pavasarī droši vien visiem tiem darbiem jānotiek, lai tas tā neatkārtotos. Nākošais jautājums iesūtītais ir, kad plānojat iedzīvotāju padomu izveidas. Jāsaka, ka šobrīd pašvaldības likums rada tāda iespēju, kad var izveidot iedzīvotāju padomes ciemos. Šobrīd gan jāsaka, ka pēc jaunā likuma šādas padomes ir izveidotas un vēl notiek process gan Prēļu novadā, gan Saldus novadā. Es arī šonedēļ vēl mēģināšu šo pieredzi apgūt, piedaloties Providus organizētajā seminārā un uzklausot viņu šo novadu, varbūt gan problemātiskās jautājumus, gan arī varbūt pozitīvo pieredzi padomu izveidošanā. Mēs neesam pret padomu izveidošanu, bet, protams, mēs esam pret to, kad padomes tiek veidotas no augšas.
šīm iniciatīvām ir jānāk no iedzīvotājiem. Kā tiek ievēlēts padomes, to mēs droši vien arī pamēģināsim saprast, kā ir veicies citos novados, jo mēs ļoti labi zinām savus pagastus un mēs, protams, zinām, ka pagastos arī iedzīvotāji ir ar dažādiem uzskatiem, ir pat, kā mēs tautā sakām, ģimeņu klani, un, teiksim, Dievs nedod, kad viens ģimeņu klans nonāk šajā padomē un otrs nebūtu pārstāvēts. Bet katrā gadījumā es domāju, ka uz to jau lēnām virzīsimies, bet, kā jau es teicu, ja tas nebūs no pašiem iedzīvotājiem interese, tad no augšas es domāju, ka tas būtu pilnīgi neliederīgi veidot šīs padomes, bet katrā gadījumā tas ir nākotnes jautājums. Protams, ir jāizveido pašvaldībā, jāpieņem saistošie noteikumi, kā tiek organizēts gan šo padomu ievēlēšana, gan šo padomju darbs. Un, protams, kad ir arī noteikti vajag pašvaldībā kādu darbinieku, kurš darbojas ar šīm padomēm regulāri un ikdienā. Nākošais iesūtītais jautājums, kādus pasākumus pašvaldība veids plāno jaunu novadu iedzīvotāju piesaistei? Tas pats attiecas uz speciālistu piesaisti, ne tikai pašvaldības darbiniekus, bet arī uzņēmēju darbības vidē, un es varbūt došu vārdu Andim Zariņam. Lūdzu. Jā, paldies par jautājumu, un pašvaldība veic virkni pasākumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Ventspils novadā, kā arī piedāvāt daudz plašākas iespējas uzņēmējiem, investoriem attīstīt uzņēmējdarbību tieši Ventspils novadā. Mēs tūlīt būsim pabeiguši darbu pie zemes gabala, pašvaldības zemes gabala šī īres vai, pareizāk sakot, abūs tiesību nomas vai izpirkšanas izsoles tādiem kā piedāvājiem tieši uzņēmējiem biznesa vidē, mājaslapā business.gov.lv, kas ir pastarpināta no LIA puses, kur tieši investori, uzņēmēji var meklēt sev nepieciešamo infrastruktūru, kur ir piedāvājums no apkārtnes, un tad, protams, viņi var paši izvēlēties, kas ir nepieciešams konkrētai uzņēmēju darbības formai vispiemērotākais. Un otrs, protams, viens ir darba vietas, bet nākšais ir tas, kur tad šiem cilvēkiem, kas ir potenciālie darbinieki jaunajos uzņēmumos, kur viņiem dzīvot. Un pašvaldība turpina aktīvi strādāt pie tā, lai mēs varētu, atjaunot nepabeigto daudzdzīvokļu māju Tārgalē. Šī mirklī mēs esam nedaudz iestrēguši birokrātijas slazdos, bet es ceru, ka mēs nākotnē tiksim veiksmīgi no viņiem laukā un izmantosim alpumu iespēju un atjaunosim šo daudzdzīvokļu māju par zemu cenas īres mājokli Ventspils novadā. Manuprāt, tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai jebkurš uzņēmums veidot savus uzņēmēju šos vietas novadā, jo šeit pat būtu darbspēks un viņam nebūtu jādomā par darbspēku mobilitāti. Protams, apkārtnes reģioni arī ir pietiekami interesanti, bet mums tā primāri tā vēlme ir, lai tā uzņēmējdarbības vide attīstās tieši Ventspils novadā. Tas tāds plašos vilcienos, tas primārais, ko mēs darām, protams, ir uzņēmējdarbības speciālists, kas ikdienā gan konsultē, gan arī plāno šos pasākumus, kas sadarbībā ar visas attīstības nodaļu. Un mēs iesim uz priekšu un reklamēsim savu novadu un aicināsim uzņēmējus, investors nodarboties ar uzņēmējdarbību tieši Ventspils novadā. Jā, un es varbūt piebildīšu par iedzīvotājiem. Protams, mēs jau ļoti labi zinām, ka šobrīd visā Latvijā, visos reģionos ir tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Un ja mēs runājam par Kurzemi, pat Tukuma novads, kurš šobrīd ir Kurzemes novads jau, arī pat, kurš varētu teikt, ir tuvu ļoti
Pierīgai. Arī Tukuma novadā pat iedzīvotāju skaits samazinās. Pēc būtības visās Kurzemes pašvaldības pilsētās ir tā tendence samazināties, un, protams, ka tur nevar izdarīt pašvaldība viena pati neko. Tas ir jābūt valsts programmām, valsts finansējumam, kā piesaistīt cilvēkus vairāk reģionos, un kā šobrīd, kā mēs zinām, tad pēc būtības tāds īsts iedzīvotāju pieaugums ir tikai Pierīgas pašvaldībās, un arī pašā Rīgā iedzīvotāju skaits joprojām samazinās. Tā kā tas ir milzīgs pasākumu komplekss, lai varētu, teiksim, reģioniem atgriezt iedzīvotājus, un tur daudz, protams, darāmā. Nākošais iesūtītais jautājums ir: skatot pašvaldības izsludinātās vakances, secināms, ka pašvaldības darbiniekiem salīdzinājumā ar citām pašvaldībām ir būtiski zemāka darba alga, vai tas nerada riskus kvalitatīvai pašvaldības funkciju izpildē. Es šeit negribu īsti piekrist, ka ir būtiski zemāka darba alga nekā citu pašvaldību darbiniekiem. Pie mums tāpat ir pārnākuši strādāt darbinieki no kaimiņu pašvaldībām un atnākuši ne jau tāpēc, ka pie mums varbūt ir vieglāk strādāt vai kaut kā savādāk, bet atnākuši tāpēc, ka mūsu atalgojums attiecīgam speciālistam ir pat lielāks. Bet, ja mēs runājam par atlīdzību, tad, protams, kad visas pašvaldības un valsts iestādes ir pakļaut, var teikt, ir viena likuma prasībām, ir vienotais valsts un pašvaldības darbinieku atlīdzības likums, pēc kura mums ir arī jāvadās. Protams, šobrīd likums ir daudz tāds fleksiblāks, varētu teikt, un šīs robežas ir lielākas atalgojuma noteikšanā darbiniekiem attiecīgajās kategorijās. Bet ir jau jāskatās, protams, cik pašvaldība var atļauties finansēt darbiniekiem algās, jo mums arī ir cits pašvaldības funkcijas, visas mums ir jāveic, un atalgojums, protams, ir ļoti svarīgs, jo protams, ir augsti kvalificēts darbinieks, lai nolīgtu, viņam ir jāmaksā kārtīgs atalgojums, bet mēs katrā gadījumā to darām iespēju robežās. Mums līdz šim varbūt ir bijis tā nedaudz savādāk, kā līdz šī likuma izmaiņām bija tā, ka, teiksim, varbūt tieši augstākā līmeņa speciālisti saņēma nedaudz mazāk nekā kaimiņu pašvaldībās, un pārējie speciālisti varbūt saņēma vairāk nekā kaimiņu pašvaldībās. Šobrīd, protams, kā jau es teicu, visi darbojas pēc vienotā šī atlīdzības likuma, un tur ir tikai jautājums, cik kura pašvaldība var uzlikt saviem darbiniekiem attiecīgus koeficientus attiecīgajā kategorijā un maksāt saviem cilvēkiem, saviem darbiniekiem. Tā kā katrā gadījumā es negribu piekrist, ka mēs ir būtiski zemākas algas. Protams, kad mēs labprāt būtu gatavi maksāt saviem darbiniekiem vairāk, bet, diemžēl, mums jārēķinās ar budžeta iespējām, un katru gadu mums, var teikt, budžetā pēdējā laikā ir dažādi pārsteigumi. Mums bija Covid laiks, kad mēs varbūt bija daudz dažādas lietas, kas kavēja kaut kādu attīstību kopējā. Tad mums bija kara sākums Ukrainā, kas panesa milzīgu enerģētisko krīzi un energoresursu sadārdzinājumu. Šobrīd mums ir banku procenti, kas atkal ir nesamērīgi lieli, un kas mums atkal, protams, ir papildus izmaksas. Līdz ar to mums ir, protams, jāsabalansē budžets, lai mēs visus varētu arī samaksāt un visas savas funkcijas veikt. Tie bija jautājumi, kas bija atsūtīti mums pirms sanāksmes, bet, cik es saprotu, tiešraidē arī ir kāds jautājums, un es došu vārdu Andim. Jā, es nolasīšu jautājumu, tad es domāju, ka uz pirmo jautājumu atbildēs Guntis, ja tas skar kultūras jomu. No novada tāds Jānis Kalniņš ir uzdevis jautājumu, kādēļ kultūra tiek tik zem vērtēta. Kurš, jūsuprāt, būtu gatavs strādāt par kultūras nodaļas vadītāju ar šādu algu? Prasības ir ļoti augstas, darba pienākumi ļoti liels novads, 12 pagasti, tātad 12 kultūras iestādes. Pietiek jau, ka metodiķis ir bez atbilstoši likumā paredzētas izglītības, pieņems darbā bez konkursa.
vai ar vadītāju jau iepriekš paredzam neveiksmīgi konkursa rezultāti gadījumā notiks tas pats, tik pieņems darbā gadījuma rakstura cilvēks? Tas vairāk jautājumu vienā jautājumā. Labdien! Par atalgojumu runājot, domas priekšsēdētājs jau pieminēja šo vienoto atalgojumu sistēmu. Un arī kultūras nodaļas vadītājas alga ir noteikti pēc šiem ministra kabineta noteikumiem. Dažos vārdos sakot, tā sistēma ir apmēram tāda. Valsts statistikas pārvalde nosaka nevis vidējo algu, bet tādu bāzes atalgojumu, kas ir kaut kur tuvu vidējai algai, bet tomēr drusku savādāks. Un tad attiecīgie darbinieki saņem koeficientu, ar ko šis bāzes atalgojums ir jāpareizina. Un acīm redzot, nodaļas vadītāja alga ir tāda, mūsu novadā. Un šis te vienotās atlīdzības likums, viņš jau, var teikt, pašvaldībā var visas algas pacelties augstāk vai nolaisties zemāk, bet šis vienotais atlīdzības likums nosaka tās proporcijas starp dažādām algām. Un, acīm redzot, šie ministra kabineta noteikumi kultūras darbinieks novērtē tā zemāk varbūt. Ja? Jo tad, kad mēs pagājušā gadā šo likumu ieviesām, kultūras namu vadītājus, mēs pat bijām spiesti, nevis bijām spiesti, bet izdomājām, ka mēs viņus tad drusku pat paņemam ārā no šīs sistēmas, lai tās algas piepacelt augstākas. Jo ja mēs tā vienkārši pielietot šos MK noteikumus, tad kultūras nama vadītāja algas būtu vēl zemāks nekā šobrīd. Paldies. Jautājumi būtu, jā? Vēl viens jautājums ir, kas notiek ar novadā pašvaldības policiju? Kur viņi bāzēsies un cik darbinieki tur būs? Uzdod jautājumu Sarmīta Balodi. Jā, jaunais pašvaldību likums nosaka ar 2024. gada 1. janvāri visām pašvaldībām, kurām vēl nav šī pašvaldības policija, ir jābūt pašvaldības policijai. Šobrīd mēs, ko esam izdarījuši, mēs esam apstiprinājuši pašvaldības policijas nolikumu, pēc kā strādāt. Mēs esam izsludinājuši iepirkumu uz pašvaldības autotransportu. Kaut gan jāsaka šeit, ka šis mums jau ir 3. iepirkums, un pirmo jau mēs izsludinājām vasarā ar domu, kad mums uz 1. janvāri ir šis autotransports lietošanā. Diemžēl 2 iepirkumi bija neveiksmīgi, un vienā nepiedalījās neviens dalībnieks, un otrā mums piedalījās tikai viens, un pēc jaunā likuma, ja ir viens dalībnieks, tad, protams, mums šī iepirkuma procedūra jāpārtrauc. Šobrīd, cerēsim, kad ir noslēdzies, bet vēl nav pieņemts lēmums, ka varbūt ka šoreiz būs veiksmīgs, bet, protams, kad arī šis transports netiks tik ātri vēl piegādāts, tad tas ir, protams, rūpnīcā jāsaražo, ir attiecīgs aprīkojums, krāsojums, kāds nepieciešams pēc jaunajiem noteikumiem pašvaldības policijai. Kur viņi atradīsies, pašvaldības policijas tieši, teiksim, adrese būs un atrašanās vieta būs Popes pagasts Gobas. Bet katrā gadījumā nav tā, ka mēs pašvaldību policiju šobrīd domājam pilnā režīmā 24/7. Šobrīd sākumā, protams, ka tas būs mazākā apjomā, līdz ar to šis pašvaldību policijas skaits būs mazāk. Mēs šobrīd varbūt uz pirmo momentu domājam uz kādiem 4 darbiniekiem šajā pašvaldības policijā, bet, protams, ja mums būs finanšu resursi un iespēja viņu paplašināt, tad, protams, to arī pakāpeniski darīsim, bet katrā gadījumā, sākumā viņi ir jāiedzīvina darbā. Teiksim, mums, protams, ir šī milzīgā teritorija, kas ir mazapdzīvota, bet attālumi ir lieli, un tie izaicinājumi, protams, pašvaldības policijai arī diezgan lieli, bet es domāju, ka galvenais ir koncentrēties uz pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas. Mums ir gan arī pietiekami liela jūras piekraste, varbūt, kur ir jāuzrauga un kur šobrīd ir deleģēta tā kā pagastu pārvaldniekiem uzraudzīt, bet kur viņi arī faktiski vieni paši, protams, katrs savā pagastā īsti ar to netiek galā.
gan arī droši vien kāda sabiedriskā kārtības mūsu pašu organizētajos pasākumos un citi pienākumi. Pat līdz vairāk jautājumu nav tieši šodien. Jā. Tad jāsaka tā, ka varbūt pirmo tiešraidi mēs arī šodien varētu beigt. Paldies visiem, kuri bija pieslēgušies, kuri uzdeva jautājumus, kuri jācer saņēma atbildes uz jautājumiem. Mēs gaidām droši vien atgriezenisko saiti, kā mūsu iedzīvotāji vērtē šādu piedāvājumu kā tiešraidi. Vai tā ir nepieciešama, vai tā ir nepieciešama citā laikā, kādā laikā tas būtu vērtīgāk. Un tiešām paldies, kuri bija aktīvi un iesūtīja šos jautājumus. Tā kā mēs esam uz sadarbību, mēs esam atvērti un līdz nākošai tiešraidei. Paldies visiem! Jā, paldies!